Tas ir hibrīdkarš. Tajā pusē strādā ar viņiem, ar šiem cilvēkiem. Viņu spēcvienības tam visam stāv aizmugurē Krievija, Minskas drošības spēki. Un kā mēs varam zināt, kurš no kura? Mēs nevaram nolasīt no tālienes, kādi ir viņa nodomi. Man nepatīk tas narratīvs, ka visu laiku tikai pasaka hibrīdkarš, un tad mums tā kā būtu... Bet hibrīdkarš nav likumos. Būsim precīzi. Likumos viņš nav. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par hibrīdu karu, tad šie cilvēki, kas tiek instrumentalizēti, viņi arī ir upuri, šie civiliedzīvotāji, migranti nav pielīdzinām nekam citam. Klausieties, ir vēl viena lieta, pa ko šodien netika pieminēts. Proti, šiem cilvēkiem Baltkrievijā nav apdraudējums. Viņi ierodas Baltkrievijā kā turisti. Viņi saskaras ar tiesību aizsardzības drošības iestādēm. Viņi ceļo. Apmeklē publiskās iestādes. Es pabeigšu. Es jūs nepārtraucu. Kundze. Visi te var viens otru pārtraukt, ģenerāļkungs. Viņi ceļo brīvi. Vai ne? Nē. Baltkrievija pievienojusies arī Bēgļu konvencijai. Jūs esat droši, ka viņus neviens neaizved tur vardarbīgi uz robežu. Jūs esat 100% droši. Un ticat Baltkrievijas pievienošanās konvencijai. Bet tas ir fakts. Ticam vai neticam, vai jūs ticat, vai es tam ticu. Nē, bet tiešām jūs ticat, ko saka Baltkrievija? Baltkrievija ir pievienojusies šīm konvencijām.